Sveiki, šeit Toms no Balts.lv, un šodien es jums pastāstīšu par starpzobu ūdens irigātoru V1. Kas ir starpzobu ūdens irigātors? Tā ir ierīce, kas ar ūdens trūkus palīdzību iztīra starpzobiem un karas smaganām. Ja jūs patiešām izmantojat zobu diegu un diegojat zobus katru dienu un darat to pareizi, tad visticamāk šī ierīce neliksies kā ļoti noderīga, jo rezultāts būs diezgan līdzīgs. Taču, ja jūs esat kā es un zobdiegu izmantojat tikai 1 dienu pirms zobārsta vizītes un 3 dienas pēc tās, jo arī mani bail no zobārsta, un mana motivācija darīt to pēc zobārsta ilgst tiešām tikai tik maz. Galvenā priekšrocība – to ir tik viegli lietot. Vairs nav jāveic akrobātika ar pirkstiem mutē, cenšoties aizsniegt aizmugurējo zobu šķirbas. Vairs nav jātin zobdiegs ar pirkstu, līdz tas tiek nožņaukts. Tagad tīrīt starp zobiem ir super ērti. Ir 2 veidi starpzobu ūdens irigātori. Tie, kas šauj izmantojot tikai ūdens spiedienu, un tie, kas izmanto ūdens un gaisa spiedienu. Šī ierīce izmanto ūdens un gaisa spiedienu. Lai uzpildītu ūdeni, jāatver vāciņš, kas piestiprinās uz magnētiem, iepildam ūdeni no krāna un uzliekam apakaļ rezervāru. Mēs varam izvēlēties vienu no 3 tīrīšanas režīmiem un sākam tīrīt. Irigātoram ir 2 skariņjūtīgas pogas. Pirmā ir ieslēgšanas un režīma maiņas poga, otrā ir, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Pirmajā režīmā ir viens šāviens katru reizi, kad nospiežam pogu, otrajā režīmā ūdens tiek šauts laukā automātiski aptuveni ik pēc sekundes, un trešajā režīmā aptuveni 2 šāvieni ik sekundi automātiski. Šāvienam ir jauda, kas ir 140 kPa. Komplektā ierīcē ir iekļaut 2 vienādi maiņas uzgaļi, magnētisks USB lādētājs un šāds ceļojuma futlārs, kurā ir vieta šai ierīcei un vienam maiņas galviņai. Kā arī šai ierīcei iespējams lieplatīt aplikāciju, kurai iespējams sekot līdzi, kad pēdējo reizi tika mainīti uzgaļi, kā arī tā atgādinās, ja ilgstoši ierīce nav lietot un ieteiks labākos tīrīšanas paņēmienus. Lai uzlādētu ierīci, nepieciešams vien 3 stundas un pilnībā uzlādēt, tā spēj darboties līdz pat 30 dienām. Ja vēlaties sīkāk izlasīt par šo ierīci, tad zemāk būsim ievietojuši saiti uz detalizētu šīs ierīces rakstu mūsu mājaslapā.